12. maijā pirmoreiz Rīgā notika Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē pasākums Eiropas Savienības ieguldījums infekcijas slimību pētniecībā. Konferences mērķis ir dot izpratni, ko dalību valsts var gūt no Eiropas Savienības, lai uzlabotu infekcijas slimību pētniecību un ko Eiropas Savienība šajā ziņā gaida no Baltijas jūras reģionu valstu zinātniekiem. Pasākums tika organizēts Eiropas komisijas 7. ietvaru programmas REGPOT projekta infekcijas slimību pētniecības potenciāla attīstīšana Rīgas Stradiņu universitātē Baltinfekt ietvaros. Ievadā uzrunu teica Rīgas Stradiņu universitātes zinātņu prorektore Iveta Ozolanta. Šis projekts ir laba iespēja un lielisks piemērs starpvalstu sadarbībai. Konferences mērķis ir paplašināt zināšanas par imunoloģisko modelēšanu, tās izmantošanu infekcijas slimību pētniecībā un apmainīties savstarpējā pieredzē. Šajā konferencē būs lieliski iespēja satikt vadošos nozares pētniekus. Kā jūs jau zināt, imunoloģija un vīrusu pētniecība ir vienas no svarīgākajām zinātnes nozarēm, kas paver iespēju jauniem zinātniskajiem atklājumiem un pētījumiem. Tās ietver ciešu sadarbības starp vairākām institūcijām, tādām kā universitātes, valstis un sabiedrība. Un mēs esam ļoti lepni, ka tieši mūsu Rīgas Stradiņu universitāte šajā projektā ir galvenā pētniecības institūcija Latvijā. Konferencē tika nolasīti 15 ziņojumi, kas iezīmē Eiropas Savienības ieguldījumu infekcijas slimību pētniecībā Eiropā un mūsu reģionā. Šis ir pirmais Eiropas komisijas 7. ietvaru programmas REGPOT atbalsta projekts medicīnā, kas tiek īstenots Latvijā. Latvijas komisijas atbalsts iegūts ar perspektīvu infekcijas slimību pētniecības virsienu attīstībai Latvijā un reģionā. Projektu koordinātori ir Kirhensteina Mikrobioloģijas un Virusoloģijas institūta direktore, asociētā profesore Modra Murovska. Latvijas panākumi Eiropas Savienības zinātnes projektos ir limitēti. Un lielākā naudas daļa vienmēr aiziet uz vecajām dalību valstīm. Un tad, kad pacēs jautājums, kāpēc tas tā ir, tad atbilde vienmēr ir, ka jūsu kapacitāte nav tik augsta, lai jūs varētu konkurēt ar vecajām dalību valstīm. Tas ir tāpēc, ka ir nepietiekams zinātnes finansējums Latvijā, tāpēc, ka mēs paši nevaram attīstīt savu kapacitāti. Un tad viens no iespējām ir skatīties pēc šiem Eiropas kapacitātes grantiem, kas ļauj attīstīt mūsu kapacitāti un pacelt mūsu zināšanas un spējas tādā līmenī, lai vecās dalību valsts gribētu mūs iesaistīt arī savos projektos. Tādā veidā radās šis Baltinfekt projekts, kas ir virzīts uz infekcijas slimību pētniecības attīstību Latvijā. Kādēļ ir šī šodienas konferences? Šodienas konferences ir tāpēc, ka mēs gribējām parādīt gan mūsu zinātnes politiku veidojošajiem cilvēkiem, ka mēs esam spējīgi gan dot kaut ko Eiropai, kā arī uzaicināt Eiropas partnerus no dažādiem šiem iespējamiem projektu pārstāvjiem, kas varētu pastāstīt, ko tad Eiropa dod mums. Kapacitātes projekts Baltinfekt Latvijai dos lielu ieguldījumu zinātnes attīstībā. Tiks izveidotas 2 laboratorijas – imunoloģiskās vizualizācijas laboratorija un infekcijas slimību modelēšanas laboratorija. Tiks iegādātas modernas pētījumu un programmu nodrošinājuma aparatūras. Latvijā tiks organizēti semināri un starptautiskās zinātniskās konferences. Projektā Baltinfekt ietilpst arī pieredzes apmaiņa un sadarbība ar Eiropas universitātēm un vadošajiem zinātniskajiem centriem. Ir ienākuši mūsu kolektīvā arī šie jaunie pētnieki, viens virusoloģijas jomā, viens imunoloģijas vizualizēšanas jomā, viens matemātiskās modelēšanas jomā, kas ļauj attīstīt pilnīgi 2 jaunu laboratoriju darbību universitātē. Trešais, kad krājas šī pieredze, jo ir jau 6 mūsu zinātnieki stažējušies partneri institūcijās, un arī 4 no partneri institūcijām zinātnieki ieradušies mūsu institūtā, universitātē, lai apmācītu mūs, kā strādāt. Ir izstrādāta arī šāda rokas grāmata zinātnes menedžēšanai vai vadībai infekcijas slimību pētniecībā universitātē, ko varēs lietot arī turpmākajos gados visu laiku attīstot. Pasākumā Eiropas Savienības ieguldījums infekcijas slimību pētniecībā piedalījās arī veselības ministrs Guntis Belēvičs. Viņš izteica nožēlu, ka no Latvijas budžeta zinātnē līdzekļi netiek atvēlēti, un Eiropas nauda zinātnē tuvākajā laikā beigsies,
un lielākā daļa Latvijas zinātnieku paliks bez jebkāda finansējuma. Valsts ļoti viegliprātīgi attiecās pret savu eliti, pret saviem zinātniekiem, un tas, diemžēl, ir ļoti, ļoti slikti. Ir mums atsevišķi zinātniski pētnieciski institūti, kuri māka daudz maz turēties virs ūdens, un viņiem klātos būtiski labāk, ja Izglītības un zinātnes ministrija netraktētu Eiropas regulas pārāk burtiski. Es runāju par Organiskās sintēzes institūtu, par Molekulārās bioloģijas institūtu. Šie institūti varētu paši pelnīt, ja nebūtu noteikti ierobežojumi. Viņiem ir iestrādnes un produkti jaunu medikamentu izstrādē. Tā zinātniskā doma mums ir. Mums ir cilvēki, kas ir spējīgi zinātni attīstīt, taisni tajā laukā, kas attiecas uz jaunu medikamentu radīšanu. Un to Latvija nekādā gadījumā nedrīkstētu pazaudēt. Ņemot vērā, ka Latvijas valsts zinātnē naudu neiegulda, kapacitātes projektām Baltinfekt ir īpaši liela nozīme. Es domāju, ka tas ir punkts, kad tu vari atspērties, un tu vari pacelt to līmeni tā, lai tu tiešām varētu piedalīties zinātniskā projektā. Kapacitātes projekta finansējums, ja tas ir 2,5 miljoni, ja, tad zinātniskā projektā tie ir 25 un vairāk miljoni. Ja? Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs saprastu, kā tad mums ir jātīstās, ko mēs varam dot un kurā virzienā mums ir jāiet. Bez zinātnes nav attīstības, tāpēc valdībai jāatrod nepieciešamais valsts finansējums zinātnei, lai nodrošinātu zinātniskā darba pēctecību Latvijā.